19 dažādām koku sugām ir mūsu parkā. Un visrīķi šo teritoriju apjoza valmis, akmens valmis, kur uzbūvēja dzimtcilvēki. Nu, tādī pusē mēs atjaunojam, jūs redziet, te jau var redzēt, kur iet vecā vaļņu vieta, un viņš arī, ja mēs gribam sākotnēji atjaunot, tad jau arī tas vārds ir jāatjauno, jo nemaz tas tādī pusē jau viņš tik atjaunot. Bet tas ir bijis krāvums vai valnis? Valnis. Mūrēts? Mūrēts valnis. Mūsdienos papīros ir, ka tas ir bijis šī pusē tikai krāvums. Nē, tur ir, ka viss caur to dzimtcilvēku ir taisījums. Nu, un tad pats interesantākais un skaistākais tas ir bijis. Tā ir bijusi Gravas kapuse. Nu, un kāpēc? Viņa bija tik bezgalīgi skaista, un līdz ar to šī bija skaistākā muiža Kurzemē, jo viss tās Gravas garumā bija ziedu paklājs, izveidots no sievadīgiem ziediem pa joslām. Vieni ir beidziedot, tās ziedu paklājs ir, nu, protams, Pa to stāvumu, vai ne? Tur ir jā, pa to stāvumu. Tagad arī ir, jā. Nu, un saglabājušās vēl ir. Daudz, kas ir. Daudz nav, bet ir, piemēram, kas man lielu izbrīnu radīja, un es sākumā nesapratu, ir dekoratīvās zemenes, varbūt esat ievērojuši, tās ir saglabājušās, tad ir tās zilās skaistās puķiņas. Tur tas paklājs vēl daļēji saglabājies, vēl tagad, es nezinu, kā viņam nosaukums, tad ir tās tulpītas ir, savvaļas, un dzeltenās dekoratīvās nātras, un tā kā tā viņš bija, nu tas dārznieks ir bijis vienkārši fantastisks, un līdz ar to šī muiža bija ļoti krāšņa. Jūs varat iedomāties, ja jūs stāvējat, ka tur bija ziedu paklājs. Nu, laika gaitā, protams, viņš ir aizjauts, viņš ir koks, un nu, es nezinu, vai to varat vai nē, bet nu katrā ziņā tas bija fantastisks. Parks nav bijis veidots, kā mēs viņu redzam tagad. Viņš bija veidots kā angļu stila parks ar lieliem zaļiem klajumiem, retiem, nu tādiem kokiem. Teiksim, mozoli tur bija, un bet viss tas, kas te ir sauc, tas ir sauc savvaļā. Tā kā viņš bija angļu stila parks ar lieliem zaļiem laukumiem. Un uz to neizgāja, lai, nu, kā saka, lai viņš būtu tāds, kāds viņš ir pašreiz. Nu, un... Nu, bet, teiksim, te ir tā ģeogrāfiski, visi tie uzkalniņi un tā te ir bijis, ja? Jā, tad attiecībā par tiem ceļiem viņi stāstīja, kad viņi braukuši speciālisti. Ir kaut kāds tāds rīks, es nezinu, kā to sauc, lāpsta, ne lāpsta, kur rok, kamēr uziet, nu viņu tā vīda iekšā, kamēr uziet, tur ir tāds speciāls rīks, kādai bijusi tā pamatnē, ko viņš ir bijis, vai tā bija grāns, vai kādi oļi, vai kas. Un tad ir, un arī tādā pat veidā pārbauda celiņa platumu. Cik plati bija toreiz tas celiņš, tur ir speciāls tas rīks. Tur bija iekšā, un tas ir ceļš to zemes kājiņas ārā. Tā viņi liek pārbaudīt tās takas. Nu, tie milzīgi, protams, bija. Ozolis. Nu jā, un tad faktiski tagad vajadzētu izvērtēt, kuri tad ir tie, nu, tos ozols jau var redzēt, ka tie ir lielie vecie, vai ne? Un tad tie pārējie praktiski tad ir tā kā izslāģējami, ja? Ja mēs gribētu atjaunot gan rītā, tad jau mums būtu dikti reti jātaisa, ja? Nē, to jūs neizdarīsiet. Es domāju, ka tas ir šausmīgi daudz ieņem ārā. Nu, ja tieši grib tādu atjaunot, nu es saku, nu tad jau tiešām te ir. Ka jāuztais ļaviņa. Ļaviņa. To jūs neizdarīsiet. Nu jā, tātad tas ir redz jāizdomā. Ko vajadzētu izņemt un ko vajadzētu apgādāt. Tur nu mēs uz jums vairāk atkal paļaujam. Te ir jāizdara inventarizācija. Galvenā vērtība, attiecībā bioloģisko pusi, te ir koki.
kokiem, kuru pamatā ir kāds veidojis no mūsu vietējiem sugām. Introducētās sugas pavisam maz. Bet ja ir bijuši 19 gabali. Ir kas tādas ir. Ozols? Nē, 19 sugas. Jā. Kāpēc ne? Vai tas ir Eiropas balteigli, Marijam būtu. Mēs kuļi kokiem. Un arī minēts ir ēdos, bet tās arī tikpat arī ir izkritus, vai kas tur ir? Nu, šī vietā, aiz šitiem te lielajiem ozoliem, šeit gāja pāri gaisa tilts, un tas bija bezgals skaits. Jā, uz otru krastu. Gaisa tilts. Šeit gāja pāri, nu, ko jau gan varētu ņemot. Viņš ļoti labi izskatītos arī. Protams. Nu, tā grauva visu laiku tādu turpinājās, tad iet paklās, viss tā līdz tam galam. Kā jūs pavasarī... Šitā visa tā, ja? Malējā grauva. Jā. Kā jūs pavasarī atnāksiet, jūs vēl atradīsiet daudz ko tur. Ne, pavasarī te zied, tiešām šitā graviņa visa zied pasakā ir. Vēl tādi pulkstenīši, Jā, un tas viss no galvenie tiem arī. laikiem ir. Šitā mēs pavasarī katru pavasarī mēs dzīvojāmies. Skaistākā vieta. Vai ne? Pagaidīsim. Jā. Es tā sakalēju, ka Dievs nav klāsnes pēc. Tas mūs pārbauda, ja? Viņas ir ārpus parka teritorijā. Jā. Tas ne pilnīgi garam. Pilnīgi. Nu, tajā projektā mums ir tāda doma, ka patiesībā vajadzētu arī atjaunot to estrādi šeit, jo ļoti daudz atzīst, ka viņa tādā, tādā vietā jau tur nekur nav. Bet nu šitā jāņem. Nē, nu šitā, protams, jā. Tas ir tāds pagaidījums. Bet tā vieta ir izvēlēta tiešām ļoti skaista. Jā. Vadītājs Kristons ir kādā labāk vadītājs. Jā. Nā. Bet bija, un mēs arī atnācām, mēs atnācām sēdēt uz soliņu, un mēs nākam pastaigāties. Viņš līdzinās tādam pilsētas skveram, kur ir daudz cilvēku, un viņi nāk svaigais kalpot, atnāk un sēž uz soliņiem. Bet bija mužas laikā, šeit vidū, es nezinu nekad kā to sāks, ar to apaļo jums tādu baltu soliņu, vai kā viņš. Vot tāds te bija soliņi iekšā, vidū arī galdiņš, ja tu tur atnāc, tur ir palasīt grāmatu, atpūsties un varbūt arī tur paņemt kādu. Ir nākus līdz, man stāstīja tā istabene, dāmas ir nākuši staigāt, un viņi pa tādu gabaliņu ar grozi gājas nopakaļ. Viņi jau nedrīkstēja ietikt to, lai viņi nedzirdēja sarunas. Nu jā. Bet
uz podu grosti bija slēdzi, kur dzerimi iekšā. Nu, viņi atnākuši te līdz paviljonam, dāmas apsēdās, uzēda kaut ko, viņa uzcēra kaut ko. Un tā kā tā kalpons stāstīja, viņa pa tādu gabali nākus vienmēr pakaļ uz to paviljonu, bet tāds solīti nav bijis. Es arī nezinu, nevienā tādā īstā parkā es nezinu tāds solījums, tāds neliek. Tāds nevajadzētu. Jā. Bet to paviljonu, tas ir dārgi neizmaksātu, un to arī noteikti var uzcelt. Tā nav nekāds kapitāls celtnis. Nu, katrā ziņā es jābūt ļoti jāpiemēro viņas stils, pateikt, ir tāds pagaidu variants jāņem uz tā. Tā ir nav nekāda estrāde, bet viņa jūs būvēja un tādiem sematīzumam, tādu neuzgrēja. Nu, tur vajag projektētāji, arhitekts kolosāli, kas ir izdomās, kā to izdarīt. Kolosāli naudu vajag. Nu, bet ja cits dod. Nu, Tad tur Ir jāmēģina paņemt. Reizes mums iesaka, ka jāiet iekšā arī Vācijā. Mums ir jāiet iekšā. Tamdēļ, ka tur vēl dzīvo 78 sakaļu dzimtas locekļi, un ļoti daudz ir tā dabūjis naudu. jā, tā varat, jā. Un jāiet ar Vācijā mums iekšā. Mums tur dzīvo radinieki, tuvi, un kā Marija neliels sakals ar šo zemi, ir radniecisks, es ar viņiem aizrakstīju, lai viņi meklē viņas rokā. Nav teikt, ka mums neizvedās. Nu, viens no Ostenzakaniem bija atbraucis pie mums uz skolu pirms kaut kādiem gadiem, 7, 8, nu, ja es nepateikšu. Nu, jā. Un viņš, tāds jauneklis bija, viņš bija pats galdnieks, tagad viņš strādājot kaut kādā Vācijas skolā, un tad mēs lūdzām, nu, kaut kādu informāciju no arhīviem, un vienīgais, kas viņam bija viena veca fotogrāfija, kas bija saglabājusies. To viņš mums atsūtīja ar visu vēstuli. Tā kā tā vēstuli it kā arī ir saglabājusies. Jā, viņi ir daudz, tad 70 gabalā, varbūt viens pateiksies, 10 pateiksies, viens mums iedos. Tā kā es uzskatu, ka tur tomēr tas ir jādara. Ir ļoti daudziem tādā veidā paveicies. Ļoti daudziem, kas ir uzņēmuši sakars. Un tik tā pasaule ir maza. Es gribu teikt, šai sakar arī, ka nauds bija koncerts ceļojuma Amerikā. Un pēc koncerts pienāk klāt viens cilvēks viņam un saka, mēs esam radinieki. Nav šokāņi. Un izrādās, kas, kur bija tā slavenā Ulmena laikā tā ķuļas salduma fabrika. Nu, tie bija Andrim tuvi radinieki. Jā. Un viņi aizbrauc uz Ameriku. 44. gadā. Jā. Un tā dzimta tur dzīvo joprojām, vecie, nu, teiksim, ir viņi, bet tie jaunie, bet viņš arī bija informēts un lietas kursā un pat uzvārdu uzreiz. Un tā kā visu, ko var atrast, ja vien grib. Nu, vēl aizsakīt. Jā, iesim mēs pie dīķīšu vēl. Nu, līdz, kas? Šeit ir muižas pirts. Un vēl ir pats saknes krāmas, kur darumas. Muižas pirts. Muižas pirts? Jā. A, ko mēs bērnībā aizdomājām? Ka tur ir kaps kaut kā. Nē. Un tā saknes krāmas vēl ir palikusi tā pirts. Mums te, kur met garu. Tā vēl te ir palikusi saglabājusies. Jo atmiņu bojā neaiziet. Viņa šitik tālu no... Jā. Nu, viņa nenāca, muišnieki jau nenāca, te nāca, kā saka, nu, pārējie muiši iedzīvotāji. Ne jau barons te nāca mazgāt. Tie kalpi visi. Kalpi, barons vannā mazgāt.
Ja pat skaists laiks negrib staigāties, tad Jā, vai tad tagad kaut kad ir skaists laiks? kāds tā nebija. jau būs. Ak tā. Liekam savu. Viss jau vajadzētu ar savādāk, ja mums ir praktiski. Nu, jā, mums Tagad būs atkal jāpagaid, ka pafilmēs, ja? Tagad jūs pafilmēsiet atkal. Visu laiku filmē. Visu laiku? Šeit tev, mēs tā izrunājam. Nu, vai nešķiet, ka tā paradīsa, nu viņš ir jāiztīra kā pīdienas, piemils, un tad, kad viņš bija sasniedzis to līmeni, lai viņš nepārplūst, tad viņš, protams, te bija šīs te grāvas, un viņš gāja tālāk uz Melodīķu prom. Bet, nu, šīs jau ir jāķelna, tas ir galīgi aizmūlis. Bet tā forma viņam tāda arī vienmēr ir bijusi, jā? Jā, tāda, jā. Un te ir tīrīšanas darbs. Ja toreiz dzimcilvāki visu to izdarīja ar lāpstām, tad mēs to tagad varam sniegt. Tehnika nevar. Nevar? Ne. Kāpēc? Tehnika netiek klāt. Jā. Bet ko tagad darīt? Kaut kas viņam noskok. Te ir daži, kas paliek. Varbūt tas mazais tievais. Tas jau ir. Nu, te ir darbs. Te ir darbs Ilmāram Ja pirmā milzīgs. Ilmāra. Jā. Un par to nav, par to nav to materiāls. Un, Jā. Jā. Nē, nu tieši tāpēc mums jau arī jāmēģina izmantot visu, kas te būs, vai ne, ja to var izmantot. Tāpēc ievēr, vai te ūdens turās, ja neturās? Turās. Es nekad Tad ir avots, tad tur avotam neesmu jābūt. redzējis, ka viņš būtu pilnīgi izžūts. Ir sausās Nē, vasarā. bija vienā sausā vasarā, te ko bija tad šogad viņš nebija izžūts, šogad noteikti Man liekas, izžūts. ka nebija. Man liekas, Pat Šogad? šogad es neesmu atnākusi te līdz šajienē, ja? Tāpēc Bet es zinu, ka es vienvasar zinu, ka tur praktiski bija tikai dubļaini. Nu, tāda dubļaini. Sievstā mājas jā. dīķis, nekad viņš neizžūst, šogad izžūst nu, visu bet dzīves. šogad jau bija īpaši vasara. Nu, un te nekādi veidojumi, tur pa vidu Nē, kaut kādas nē, putnu mājas vai kaut kādas gulbīši vai kaut Nē, kas tam līdz. Te nē, nav nē. bijis nekas. Nē. Jā. Nu, tad mēs te nākam pie tā, kas jāizsaka. Nu, kā tas dīķis ir veidots? Nu, dzimcilvēki, viņi ir ar lāpstām, protams, izlekis, tur es izteknis nebija. Tad tā vasarā. Un tad viss tā kā, nu, dīķa dibens, pamats. Tad ir savesti māli un noblietēts viss ar māli. Nu, tad bija tā saucamie ruļļi ar to zemrūlē, bet viņiem bija tādi akmens ruļļi. Ar tiem, vārdu sakot, viņa noblietēja un saulē nokalta, un tad ūdens ir bijis tik dzidrs, nekāda ūdens auga nav augusi līdz ar to. Un ļoti bijis tas dīķis vienreizēji skaists. Māls ar pindarē tā kā netrūkst. Nē, Bet tā netrūkst. nav tiesa, ka tur ir flīzes apakšā. Kā? Flīzes, teica, ka esot bijis dibens izflīzēts. Nē, viņš ir par mālu. Nu, tas jau varbūt izskatījās, jā, Tas ir dabiskais. Izskatījās. Un arī tā viņi ir rēķinājušies, ka arī sausā vasarā dīķis varētu izžūt. Tur bija rezervāts. Nu, kā ūdens krājums, tur tas dambīts, jā. Meniķis bija. Un ja bija tāda vasara kā šī, tad ūdens tika pielaists šeit klāt. Un tā kā viņā vienmēr bija un vienmēr stāvējuši ir, nu, tāds balts laiviņš un nu, ar vārdu sakot, nu, ļoti smuks te bijis. Kas ūdeni nolaida? Kā Kāpēc? Nolaida tāpēc, ka bija pienotava un tur mazgāja viss piena trauks. Vai kā tas smirdē? Un tad viņš te, Ai, jā, tur jau garam nevar iet. Un līdz ar to viņš bija jālaiž nost. tāds smirdē. Smirdu protams. pītis, Jā. mēs bērnībā Galīgi teicām. neloģiski. Nu, jā, Tāpēc, ka mums jā. bija šitie tie izmēģinājumi lauciņi. Jā. Ja nebūs tā pienotava bijusi, tad viņš joprojām būtu uz dīķi, bet tikai tam dēļ, kad... Bet tur ir, bet tas dīķis, es no kura gadā tam viņa to dīķi nolaida? Sen. Nē, no... Tā kā uz sev pienotava. Jā, Pienotavi Ulmaņa laikus. 27. gadā. Ko? 27. gadā. Pēc tam dīķis vairs nav bijis. Tā ēka ir 27. gadā tikai celta. Jā,